Man oma sēņoja, tante sēņoja, mamma sēņoja, un tagad es saviem bērniem, mazbērniem mācu to. Tā ir. Bet es apmācu arī ļoti daudz, kas nav mana ģimene, kam nav citi tādi, kas nāk no bērnamiem. Tādiem bērniem es mācījis, kas vispār to pirmo reizi aiziet uz mežu, kas vispār neko nesaprot. Es te kaut ko dīvainu atradu. Ko tu atradi dīvainu? Sēni? Es nezinu. Arī man šī dīvaina. Šī būs tā paša graudcepurīta, tikai viena cita. Jā, liekam iekšā uz identificēšanu, jā? Jā. Laba ēdama sēne, ko cilvēki nepazīst daudzi. Sēņot man iemācīja mamma. Mamma atkal sēņot iemācīja man vecmāmiņa. Un man mamma Buļļu salā skaitījās tāds cilvēks, kas zināja visas sēņu vietas, jo, ja ir zināms, ka man mamma ir bijusi sēņot, tad vienkārši nav jēgas vairs iet uz mežu, jo viss noteikti būs nolasīts. To sēņošanas prieku kaut kā no vecāks man pārņēmusi. Dzīvojot meža malā, tas ir pavisam dabiski iet uz mežu pastaigāties un pie viena arī kaut ko labi izdarīt, sasēņot sēņas. Man iemācīja sēņot mani vecvecāki un mani vecāki. Un jāsaka, ka laika gaitā tas ir mainījies no tā, ka mana interese ir ne tik daudz sēņot, cik akadēmiska interese, kāpēc cilvēki sēņo un kā viņi jūtās sēņojot. Katru rudeni sajūsminos redzot, ka mums mašīnas pie meža ir vairāk kā lielveikala stāvotā, un ja tu kādu meklē, tad lielāka iespēja viņu satikt mežā nekā kaut kur pilsētā. Cik tu pausīm dabūs? Kur tu mūs ievedi? Pa ko? Kur tu mūs ievedi? Te ir pilns ar baravikām un bekā. Reku, kā baraviks inārai dod? Es teiktu, ka vidēji gadā tie ir aptuveni 70%, 75% cilvēku, kas saka, ka pēdējā gada laikā viņi ir iegājuši mežā kaut ko vākt. Ja mēs skatāmies uz kaut kādām tām valstīm, kas ir Rietuma Eiropa tipiskā, tad tur tas procents ir ap 10%. Ja mēs skatāmies uz blakus esošajām, tā kā Ziemeļvalstīs tas ir gana izplatīts vaļasprieks, bet mēs tik un tā pārspējam visus apkārtējos Somiju, Igauniju, Norvēģiju, Zviedriju. Es domāju, ka spilgtākās emocijas katru gadu sēņošanā ir pirmā baravika. Tas ir tas pirmais, ka tu ej pa to mežu, tu visas iegrims tajā sēņošanā, tajā dabas baudīšanā, un ka tu pirmo pamani, pirmo baraviku. Baravika pat sēne kā tāda jau ir ļoti, ļoti skaista, un tā pirmā gada baravika, tas ir tāds vispatīkamākais pārsteigums sēņošanā. Davai pamēģināsim. Ļoti labi. Ļoti labi. O. Ir. Sēņošana, tas ir pat tā kā azarts, tā kā sporta veids, savu veidu orientēšanās. Tu ieej mežā, tu kaut ko meklē, tu pat gūsti labumu, tu viņu var pēc tam apēst. Es visu laiku dabā, tu visu laiku kusties, tas ir fitnes būtībā. Tur ir ļoti daudz bonus. Jā, gēns tas ir iekšā. Tur neko nevar izdarīt mums. Jā, tas ir brīnišķīgi. Ka mums tas ir, un es ceru, ka mums arī paliks tas. Ka to mums nevar atņemt neviens. Mēs liksim te pie mazpazīstamajām ēdamajām sēnēm. Un divas bekas nav. Šitā te, ko viņi te dara? Šogad lielā sēņa izstāde zirās apmēram plus mīnus 300 sugas, vai vairāk kā 300 sugas. Viss pagaidām nav noteikts, bet vēl vakar stāli ir. Visāds sēnes ēdamas, neēdamas, bieži sastopamās, reti sastopamās, garšīgas un negaršīgas. Mēs esam bagāti. Ar sēņu dažādību mums ir ļoti liela. Šitā tev patiks mērš. Ēdam sērpūkaina. Ņem, man ir vesels bārs ar viņām. Upēs, jā? Latvijas, man liekas, bez sēnēm nav iedomājams. Tās ir divas nešķiramas lietas. Te ir tā kā, var redzēt... Jā, bērnībā mēs ar vecmāmiņu un vectētiņu braucām pa Ventspils novadu. Ļoti bieži braucām sēņot, bija līdzi vairāki grozi un braucām visbiežāk uz Užavu. Un interesanti tas, ka tolaik tā bija aizliegtā zona. Un Omīte bija ļoti tāda izmanīga sieviete. Viņa devās uz miliciju un sagādāja izziņu, ka mums tur it kā dzīvo radinieki.
Man pat ir bijis tā, ka es nogriežu baravikas un apslēpu kātiņas zem sūnām, lai neviens neredz. Jo tā vieta bija augstsprieguma līnijas malā. Ja domāju, kāds ies pa malu, redzēs, ka kātiņu nogriezt, un es viņus tā noglabāju. Jā, es nestāstu savus sēņu vietas, un tad, kad es mainīju dzīves vietu, tad es draudzenei izstāstīju, parādīju, kur ir aizved. Bet tā ir pa slepeno es staigāju, jā. Katru reizi atrodot sēni, pārņem tas pozitīvais lādiņš, jo tu esi meklējis, tu esi atradis. Jo sēņu lasīšanu es parasti salīdzinu kaut kur paralēli salku ar dzintaru lasīšanu jūrmalā. Tu meklē, un tas prieks, kas tev pārņem, ka tu atrod to. Tas nav būtiski, ka tu taisīsi vakarā sēņu mēdz, vai tu lasi vienkārši savam priekam. Tas atrašanas atklājēji prieks, tas ir ļoti, ļoti patīkami. Ai, kas tev bija? Ko tu ķēri? Cilvēks jūtās labi, cilvēks atrod draugus, cilvēks atrod sarunas tēmas. Es pieņemu, ka arī citās valodās ir valodā kaudz izteikumu par sēnēm, bet mēs skatāmies latviešu valodā, tā kā kaut vai eitu bekot. Tā kā mēs redzam, ka leksiski cilvēki to ievieš jau, lai izteiktos. Attiecīgi, man tas liekas tikai loģiski, ka mēs par to runājam kā par kultūras tradīciju.